Bērziņš jau atkal izcīnā lasošo aizsardzību un mēģina vēl vienreiz. Nu, un šoreiz jāvēlas pienācīgi vai nokoncentrējās uz nomināli vājākam komandām. Tā arī bija. Protams, Igaunijā vienmēr ir grūti spēlēt, spēs laicīgi atgriezties un jāspēlē pozicionāli. Bērziņš izšķirās pa tālmetiem, iepamanīja, bet tā saucamajām backdoorām bija ieskrējis sausmēt. 2 punktu grozā. Bērziņš izšķirās pa lieliem tālmetiem. Bērziņš paliec pret Rozīt. Un ļoti veiks spēlēs proti realizēt 3 punktu metienu. To gan mēs rētāk redzam, bet pusēlēm metienu diezgan bieži tiek realizēt. Kur noslēdzās ar punktu gūmu. Tagad jau 5 sekundes jāveido uzbrukums Valmierai. Viļņu vietā tagad Elsolīts ir devies laukumā. 4 piezīmes Valmieras pamatcentram. Jādod, darbojās Brūniņš. Tagad jau atkal samainīsies aizsardzību. Bērziņš ļoti agresīvi. Brāns. Atspēlē Bērziņam. Un Bērziņš ar lietu. Nav pamalot bumbu, beigās Bērziņš pie tās. Dronīts, Timson, Ingrams un Tome. Tās ir tā kā tur sākuma sastāvs. Un vēl viens no Tartu līdz Valmierai. Un Igauņi ir diezgan kuplā skaitā līdz aizsardzībā. Jāspēlēt ciešāk un rūpīgāk aizsardzībā. Savādāk pie panākumu būs grūti tik Jānis Bērziņš. Bērziņš. Bērziņš arī ļoti aktīvi sāc. Punktu uzdāvināt. Un nepārāk veiksmīgi spēlē iegāja Krūmiņš. Tagad jau Bērziņš ticis svārā, neskatoties piespēles groza apakšu un skaisti 2 punkti arī viesiem. Bērziņš tomēr basketbola spēle beidzās pēc 40 minūtēm, nevis pēc 20 minūtēm. Užsitikrinusias vietas kitame etape tarp 8 stipriausių komandų, pavyzdžiui, E grupėje Ventspils ir Barons Kvartals komandos, tai yra 2 Latvijos klubai. Na, kalbant apie Sakalų komandos motivacijas, jų aišku nėra daug ir jos tikrai nėra tokios didelės kaip Valmieros krepšininkų, kurie šiandien laimėjo, tiesiog patenka iki. Maris Ziedinčius grįžta į aikštelę, čia sudėti Baltijos krepšinio lygoje. Kaufmanis. Beržins.